vienu brīdi uznāca šaubas, vai sūtīt šo pieprasījumu, jo viņš pamatojas uz vienu vēstuli, pamatojās uz vienu vēstuli par to, ka tā sistēma, kas man šķiet ir ļoti svarīga un kas apdraud vēlēšanas, tas ir reģistra sistēma, lai varētu balsot no jebkuras vietas. Pilnīgi gandrīz droši izskatās, ka ir pateikts nē no izpildītājiem. Tas nozīmē 6 mēnešus pirms vēlēšanām aizvien vairāk parādās drauds, kā vēlēšanas var būt savādākas pavisam ar visiem tiem 3 variantiem. Vai nu atgriežamies iecirkļos, katrs savā pierakstu vietā, pasēs, bet tas ir apšaubām, jo jau tuvu pie 100 000 nav cilvēkiem pasas, viņiem tikai ID kartes. Vai trešais jābrauc saņemt kaut kādus paziņojumus un tā tālāk. Un vēl izskatījās, ka lēnām tiek meklēts grēkādas CVK vadītāja izskatā. Bet patiesībā mēs visi ļoti labi zinām, kā kājas aug tieši vienā slavenā aģentūrā. Slaveni viņi kļuva pirms kādu nelielu laiciņu, un mēs par to runājām un mainījām likumu. Un es vēlreiz uzsveru, ka, diemžēl, tas, kas skaitīs ar rokām, neglābi to, kā vēlēšanas joprojām ir apdraudētas, tāpēc mēs gribam saņemt atbildes. Un šoreiz ļoti, ļoti politisks. Jo tad, kad mēs izcēlām SOAR sistēmu no pelniem, nopirkt to un atdzīvinājām, tajā brīdī nebija ne konkursa, nebija nekā. Mēs viņu nodevām šai aģentūrai, mainījās valdība, tie cilvēki aizgāja, atnāca jauni, ļoti enerģiski, rosīgi IT puiši, un tad viss sākās. Tā kā vakar noklausījos Eiropas prokuroru, tad šīs šaubas pilnīgi izgājas, un šis pieprasījums ir pilnīgi vietā. Čudarkungs, nāksies vien paskaidrot vispār protokolam, lai kāds neteik, ka neesam brīdinājuši. 6 mēnešus pirms vēlēšanām mēs esam apdraudēti. Lūdzu, mēs gaidīsim paskaidrojumus un skatīsimies, ko var darīt tālāk. Vai iespējams tas var darīt vienu labu lietu? 6 mēneši IT speciālists saka, ka nav iespējams jaunu nolikt un uztaisīt, bet iespējams ir viss šai pasaulē, tāpēc varbūt tas liks saspringt, noliks savas sautīgās intereses, un pats galvenais politiķiem ir jāatbild par politiku, ko viņi ievies savās aģentūrās. Paldies!